Valsts cilvēki viedokļi, dažādi viedokļi. 4. maijs. Kas tad īsti nenotika pirms 22 gadiem? Kāpēc sabruka PSRS? Un kas mums uzdāvināja brīvību? Un kāpēc visu šo 22 gadus Latvijā viss notiek tā, kā tas notiek? Šodien mūsu dzeltenās viesistabas ciemiņš ir Juris Kaļķis, antiglobālists, ja tā tevi var nosaukt, kurš aktīvi pozicionē un pauž uzskatu, ka 4. maijs ir nevis svētku diena, bet sēru diena, un tas ir visu beigu sākums. Patiešām tā domā? Bet tā arī ir, 4. Toreiz mēs dabūjām neatkarību. Tur ir vēl viens process, ka tā viss padomju savienība, tas viss tika iepriekš plānots, un to Tautas fronta cilvēks izmantoja, tos cilvēki, kas tiešām no sirds to darīja, viņus viņš pēc tam nostūma malā. Tā ir cita tēma, bet 4. maija tie paši kompartijas darboņi pasludināja sev par valsts vadītājiem, ar viltu, ja cilvēks apmānīja, it kā legāli ar vēlēšanām, ja tie paši kompartijas darboņi nostiprinājās valdībā. Kompartijas daļa bija pārgājusi uz kapitalistisko sistēmu, vienkārši viņi saka izzakt, mēs visi zinām, kas te viss, tie kredīti tika izspērti un viss, ja. Un pēc tam viņi sāka iztirgot mūsu valstu uz rietumu pusi. Mēs vienkārši nokļuvām rietumu interešu sfērā. Tur jau stāv, protams, to visu. Mūsu šitie te visi viņi tikai izpildītāji pakalpiņi, vai ne? Tas Dombrovskis jau vispār kā sunīts ir. Nebaidies šo vārdu tās, ka ir teikt? Nē, es no šitiem nebaidu. Man nav ko atņemt, saprot. Atņemt var, teiksim, tie, kas paši tur ir saspērušies, viņiem tur ir mājas un nezinu kas, tur tādas darbvietas, ja, kur saņem 1000, tiem jābaidās. Ko viņi man izdarīs? Viņi neko nevar izdarīt. Man jau viss ir atņēmuši, tā kā. Ja iepriekšējā valdība sev centās visu ko vairāk nozagt, par ko viņi nonāca tādā stāvoklī, kā viņi tagad ir, ja, viņi spēra sev. Bet bija paredzēts, ka šeit viss jādod rietumiem, ja, viss tās mūsu, kā ostas, vai ne, viss, viņi neklausīja, Ēlert bija tas viņa cilvēks, atcerieties, kā kādreiz dienā rakstīja, un Streips, tas ir tie divi galvenie, kas vienmēr reklamēja Šķēlu, ka viņš labs un tāds un šitāds, ja. Un tik līdz Šķēlu gribēja pats par sev darboties, sev vairāk sagrābt. Tā uzreiz pilnīgi otrādi viņi sāka visu runāt. Vienkārši 4. maijs īstenībā ir mūsu beigu sākums, ja mums nekā vairs nav, mums 80% pieder Skandināviem, meži, visas zemes izpārās, vēl ir palicis dzelzceļš, Latviju Energo, kas tie galvenie vēl ir naudīgākie, ja, Latvijā tos. Apmēram pēc tiem aprēķiniem var rēķināt, ka gadu laikā šito visu iztirgos uz ārzemēm. Brauks aizbrauks uz Briseli sēdēt pa labiem pakalpojumiem viņiem, tur vēl āboltiņi, kas tur vēl tie galvenie. Pārējos izmetīs. Vai tas patiešām ir tik pesimistiski, ka pirms 22 gadiem tev pašam nemaz nebija prieks par šo faktu, es atceros šo pacelātību un visu. Jā, bet, redz, bija tā, ka es biju balsot par izstāšanos no Padomju Savienības, ja, vai es tos purnus, to godmaru, visu šito te mafiju, to lišķīgo repšu, visu šitos ieraudzīju. Man bija skaidrs. Es, teiksim, pa politiku, es visu šos procesus, kas te ir, es tad neko nezināju, ja. Bet man ir kaut kāds iekšējs tāds, kaut kāds vienmēr es, kā krieviski saka, čujs, ja. Es viņas, ka ieraudzījis, mātei pateicu, šitie ir tie paši, un tas pats turpināsies. Māte man saka, tagad taisnība bija. Bija jau arī. Latvijas Satversmes 100. pantā ir rakstīts, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver sevī tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju. Saka, lūdzu, vai par šiem visiem tāda veida saturiskiem tekstiem tu nekad neesi dabūjis pa galvu un tu nebaidies tā brīvi runāt? Nē, portālā LV vienkārši tam sēž speciāli sagatavot provokatoru visādi dienestu un visi tā viņi Vēstures bažu klubu virsū un bija, ka tā ir Kremļa propaganda un tāda, bet ko pa galvu. Tagad ir demokrātijas var runāt, ja, bet demokrātija mums izpaužos tā. Mēs te arī kādreiz kādu akciju taisam, kaut kur nosūtu uz portālu, ka būs, ja. Nekad nekur nekas neparādās. Viņi izmet pēdējā rītā.
kad cilvēki iet uz darbu, es jau neko nezinu. Tas pats Zatlers, kad atbrauc, kad taisīt, tikko viņš atbrauc, tā te visi te iesim Zatleru atbalstīt un skriesim Zatleru atbalstīt, un lielais glābējs atradies. Nu, viņa informācija laiž, mūsu jau nelaiž. Nu, tāda ir tā demokrātija, un, teiksim, nu, televizorā tikt, ja, kā viņi te meloja. Nu, pa tiem oligarhiem, ka bļāva, ka vajadzēja šitā valdībā, ka vēlēt. Visi bļāva, ka viss šitā presa un mass medija atrodās 3 oligarhu rokās, ja, bet visu laiku taču nāca, pa televizoru bija tikai Zatlera propaganda un vienotības propaganda, reklāmas, ja. Un tas, kā Lembergs taču dabūja samaksāt 20 000, lai viņš tikai, cik viņš tur bija 5 minūtes, par to viņš samaksāja 20 000, tad īstenībā kā rokās tad atrodās visi masu mediji. Nu, caur šiem masu medijiem viņi arī manipulē visu tautu. Es tev varu nestos jau vairākus gadus, nu reiz mēnesi ieslēdz, ja. Labi, man ir internets, man ir paziņas, ja, mēs to informāciju viens otram sūtam, arī uz ārzemēm, mums sūt no ārzemēm, mēs uz ārzemēm, ja. Bet tad pensionāri, ja, tie paši cilvēki, kas viņš ir darbā noguris, viņš jau vienā laika pa to internetu skatīties, viņš apsēžās, tās ziņas noskatās un tos mēlus viņam 20 gadu borē iekšā, mums taču viss vērtības apmainīts, viņš tic tiem, ko tie tur runā. Un kādas ir tās patiesās vērtības? Ne, nu, mums ir jebkurš vispār, visi jēdzieni ir apgriezt otrādi. Nu, teiksim, tu taču atceries mūsu laikā, ja, kāds bija filmas, nu, es nerunāju par karu filmām, un tās Krievu, tās propagandas filmas, es arī neiztījos, bet, teiksim, filmas bija tad cilvēcīgi visu, un tagad tas viss ir samainīts. Un tā visā pasaulē šobrīd? Nu, bet pareiz tā ir tā globālā sistēma augšas, vai ne, kas visu pasauli vada, viņi to iebīd visās valstīs iekšā, un tagad mums, teiksim, ir pieņemams tādas lietas, ko vispār 90. gadu sākumā mums būtu macis stāvs cilvēkiem, kā tāds vispār var notikt. Un, nu, tikko vakar bija internetā kāds palaida, ja, kaut kāds mērkaķis, viņš bija 7 gadīgi pameļt savu izmantojis tur seksuāli. Ja. Viņam iedeva nosacīt sodu, iedomājams, ka Krievu laikā par to būtu nosacīt sodu. Viņš būtu ielikt cietumā, viņi būtu nosatuši. Un tad viņam iedeva nosacīt sodu. Nu. Tu pārstāvi antiglobālistu organizāciju Latvijā, un jūsu mājaslapā es lasu arī sekojošas lietas, ka antiglobālisti Latvijā ir neatkarīgi domājoša cilvēka apvienība, kas radusies šajā konkrētajā laikā kā loģisks un dabisks pretspēks negatīvajām globalizācijas izpausmēm mūsu valstī. Bet saka, vai globalizācija ir tikai negatīvas izpausmes, vai patiešām šis process... Nu, nekā pozitīva tur nav. Īstenībā notiek kas? Nu, notiek... Nu, es jau redzam, kas notiek. Nu, vispār ir vienas pasaules valdības rokās. Ja. Mums jau vairs nekāda teikšana nav. Mums ir Dombrovskis vispār, ka viņam kaut ko saka, tad parādīja caurām dienām skan Eiropas Savienības likums un šitāds. Mums nav Latvijas likums. Mums ir viņi teica un tie mums teica. Un Valūtas fonds mums teica un visu. Mēs neko, ja. Nu, Ungārija malāči un Baltkrievs, tad pa Baltkrievi ieturiet, ka viņi tur ir kaut kādi šitie te, kā viņi tur. Totāls režīms, viss, bet Lukašenko neatdod savu valstu vienkārši. Viņiem ir sakopt lauku, tur nav bezdarbnieku. Nu labi, tur ir ļoti mazs augs, ja, bet tur cilvēku nav vai nevar iztikt. Bet viņš nelaiž tos mērķis iekšā. Bet tas Baltkrievijā nav vārda brīvības, tur joprojām ir cenzūras, tiešām to zinu. Nu, pagaidi, redzīju. To vārdu brīvība bija tā, tomēr ir diktatūra vajadzīga, jo tu redz, kā mums ir to vārdu brīvība. Ja, tagad visi praidi notiek, un tas vispār normas lietu, un nu, tomēr nav normāli, ka tā īstenībā ir visatļaudība. Tā nav vārda brīvība. Tad tomēr uzskata, ka cenzūra ir nepieciešama, gan šī teksta cenzūra, gan vārdu brīvība. Tā, kas ir kaitīga valstī, noteikti. Bet ļoti daudz klausoties tevī tā teiks, ka tu stāsti to, kas ir... Nē, nu tie, kas ir tie valdības cilvēki, tie jau noteikti teiks. Nu. Bet mums ir valdība tauta nepārstāv, mums ir 10% zagļu. Valdībā. Nē, es runāju par visu tautu. 10% zagļu no visas latviešu tautas ir sagrābuši. Nu kā sagrābuši? Viņi te ir iztirgojuši valsti, bet viņi par to ir labu naudu saņēmuši. Un to naudu viņi nav saņēmuši no viņiem. Viņiem vienkārši ļāva par to mūs aplaupīt. Un viņi ir aplaupījuši pārējos 90%. Viņi rītā, nu ne tikai rītā, viss svētks, viņi svin par to mūsu naudu, tie ir viņiem svētki. Bet viņi jau sev definē, ka viņi ir tauta. Nu, es runāju par tiem, ko skolās samācīju, tā notiek par to arī par televizoru, totāla zombēšanas programmu cilvēkam. Un viņš domā, ka, nu, es saku, mums jau viss ir otrādi samainīts. Viņš taisni tas, arī tāpat ekonomika, liberālā. Tā ir laba lielajām valstīm, Vācijai, Francijai, ja, uz kā rēķīt, uz tādu mazo valstu. Mēs esam 3. pasaules valstī, ja. Mums visu iznīcināja Eiropas Savienība.
Nu, pats pirmais, kas ir, lai tu gribi iekarot valsts, tagad tā nekarot. Nu, tur ir kā, lai vēl viena iekšā, ja? Nu, tādās valstīs, kur viņus nelaiž. Tad viņš sauc par diktatoriem un nāk ar armiju iekšā. Bet pirmais valstī, lai zaudētu neatkarību, ir atdot savu ekonomiku. Ekonomika mums ir pilnībā atņemta. Tas sākās tā, ka mums te ielaid tās bankas, mums iedzina parādos. Nu, tas tā bija iepriekš plānots. Šitas viss, kas te Latvijā notiek, tas jau Dienvidamerikas valstīs jau gadu 30 apakaļ notiek. Mums vienkārši to cilvēku nezināja. Un šādā veidā viņi mums ir viss atņemts, mēs esam pilnīgi kā atkarīgi no viņiem. Ja? Ja mums ir tā viss nolaists, ka mums pat pabarot nav sev ko. Mums viss ir iznīcināts, lauka viss. Ja tagad kaut kas karš vai kas, tad karš arī paredzēts trešais. Paga. Kur tad ir paredzēts trešais? Nu kā, Irānā taču viņi bruks iekšā. Tas būs trešais pasaules. Vispār pirms Pirmā pasaules kara, nu tie žīdi, visas tās programmas. Ebreji, jā. Nu, ebreji. Nu kā, nu mani vienalga, žīdi ebreji. Šito te viņiem bija paredzēts 3 pasaules kara, nu 2 bija, tagad pēc viss izskatās arī būtu tieši, ka šogad varētu sākties. Nu kā vienmēr, nu Irākā tur teica, ka tur ir šitie te, nu tie ieroči, kā tur masveida iznīcināšana. Protams, neatrada, ja? Nu tagad Irānai grūž virsū, ka viņiem tur atombumbas ir un nu, iemesli to vajag. Nu, protams, žīdi regulē, Amerika bruks iekšā, bet žīdi tur noregulēs visu. Diezgan aktīvi darbojas sociālajos portālos Draugiem LV, un tev tiek pārmests tas, ka tu vienkārši kurina naidu latviešu vidū. Nu, pagaid, latvieši, tie jau nav latvieši, ja? Es atvainoju, šitie te latvieši, tie visi latvieši, Dambrausku pakalpiņi, kas ir, ja? Vienīgie, kas neredz visu latviešu grupiņi, ja? Tie vienīgie cilvēki, kas ir runājuši kaut ko pa lietu taisnību, ja? Pārējie ir runājuši, viņi tur bļauj par tiem krieviem, ja? Bet viņi nekad neviens, man pat sievieti draugos, ja? Tāda rites, man nav draugos, bet es viņu zinu, viņa tāda rites uzvar, neteikšu. Tad, kad te Dzintariņš savu reklāmu taisīja, viņam dienas grāmatā ierakstīja, kur tu bļauj pa krieviem, kāpēc tu nesaki, ka, nu, Latvijas lauku, Latvijas mežas izved, visi Skandināvi vispār. Tā viņi tie mazie šakālēni, visi latvieši pat piedraudēja, viņi rakstīja vēstules, ka viņai māja nodedzinās, ja. Nu, un kāpēc vairs ar tādiem savādāk runāt? Un tie jau nav latvieši, viņi parādnieki jau taču ir, nu šis pats ir bagus summa parādā bankām, viņam taču vajag kaut kā to naudu atdot. Dzintars, es nezinu, kad arī latviešu labā viņš noteikti nestrādā, viņš strādā arī bankām, vai ne, bet kas viņu vada, viņu varētu, viņš tāds ļoti tāds ambiciāls esot, varbūt viņam vienkārši tā godkāri ir. Es nemācēšu teikt pa viņu, bet tur ir arī un vienīgi tikai nauda. Jo paskatāmies, viss balsojumi, kā balso vienotība, tā balso arī visu latvieši. Un tie likumi jau ir viņiem pa labu. Nu, Briselē kam, ja, bet ne jau tautai kāds likums tur ir pa labu. Antiglobālisti piedalās arī dažādos mītiņos un piketos. Varbūt es maldos un kļūdos, skatījos YouTube vai arī citur šos filmēšanas, skatījos jūsu organizācijā pārsvarā tomēr ir vai nu veci cilvēki, vai nu pavisam jauni cilvēki. Tā tas ir? Vai tā? Man tik jau likās. Es pat tev nemācīšu pateikt, neesmu tā speciāli pētījis. Jā, mums tādus 30 gadu laikam mums tieši nav. Kāpēc? Es nemācīšu teikt. Varbūt šajā laikā cilvēki šajā vecumā ir... Es neesmu domājis par to nekad, kāpēc tā ir. Visiem šiem te aicinājumiem visus vainago sauklis, ka valsts ir jāapgūst. Un tātad, tas konstruktīvais risinājums no jūsu viedokļa. Kā tad mēs varam atgūt šo Latvijas valsti? Kā tad mēs varam atgūt Latvijas patieso neatkarību? Kur ir ceļi un iespējas? Jūsuprāt? Mūsuprāt ir tā, ka galvenais ir informācija. Ja cilvēki nezina, kas notiek, ja tāpēc ir censties viens otram stāstīt. Ja. Teiksim, es jau tad, ko es te tagad bišķi te parunāju, bet, teiksim, ja kādam ir interesi, var iet mājaslapā Antiglobālisti LV vai manā dienas grāmatā, man tur ir kaut kā 1800 jau ieraksti, ja tur ir kā 3 gadu vāk, tur ir ļoti plaša informācija. Visiem ir klāt saites uz avotiem, tā kā tur var iziet, tur ilgi un dikti studēt. Ja. Pat galvenais ir vajag skatīties to panorāmu un tās ziņas, ja? Tās mūsu zombē, totāli zombē. Tur tāda mēli iet, Viens no šiem risinājumiem, kā pretoties valdošai elitei, pārstāvt izpildīt likumus, kuri jūs novājina. Jā, kā, mūsu novājina, pat visi šitie nodokļi, visi nenormāli, vienkārši, tad es nezinu, tad es tādās bez darba, jā, bet es jau censos
bez nodokļiem strādāt. Kāpēc mums šai valstī maksāt nodokļus, ja es pēc tam, tad man jau viņa pensija, ko es esmu maksājis strādādams, viņa jau vairs nav, ja? Tad jau pieliek tos gadus klāt, valsts mani jau apkrāpusi, ja? Man krāp katru dienu valsts. Pārstājiet ziedot labdarībai. Jā, visas tās labdarības organizācijas īstenībā ir afēristi, ja? Pavisam tu tā droši var teikt? Nē, es teicu vairākums, es nesaku viss. Tur arī ir sava mafija, viņi tur savāc to lielāko daļu naudiņu, kaut kādu mazu daļiņu tur paliek atkal tur ir kā tas ziedojums. Atgūstiet kontroli par savu naudu, savām finansēm, nelietojot Jā, tas ir... Ko tas nozīmē nelietot kredītkartes? Tas ir pēc iespējas nelietot to naudu, jo kas notiek? Notiek tas, ka tā nauda ir bankā, un tā nauda ceļ svešas valsts ekonomiku. Tā ir Zviedru banka, ja mēs ceļam Zviedru pensionāru labklājību, viņu ekonomiku. Varbūt mums savu, mums ir tagad Hans Banka pēdējo banku arī tāpēc Dombrovskis pārvārds, kur viņš ir ļoti ieinteresēts, viņiem tur ir savas dēls tur tajā bankā, un varbūt viņiem procentīs tur laiž nospēj, kaut ko atlaiž, mēs jau nezinām tik sīki. Grib pārdot, tas ir vispār, ka mums ir pilnīgi ekonomiski neatkarība, vispār viss zaudēts, ja? Ja mums ir sava banka, tad mēs, kādam cilvēku labā savā bankā, tā nauda te valstī ir, tā nauda, viņa te ir apgrozībā, ja? Te var aizņemties, kāds mūsu paši uzņēmējs kaut ko taisīt un arī te tirgot, tā nauda te cirkulē, viņi rada labklājību mūsu valstī. Bet viņi stāv tajās Zviedru bankās, un tur notiek dažādas biržas spekulācijas arī, un totalizāros tur spēlē lielos, milzīgos, ne jau tādos maziņos. Tā ir paši it kā domā valsti vājina, bet tu jau vājina pats sev, valsts paliek švakāk, un līdz ar to mums jau ar visiem grūtāk, pašiem jau grūtāk. Pārstājiet karot asiņainais karos, pārstājiet tos atbalstīt. Jā, kāpēc mums jāatbalsta? Kā arī Krievi iebruka Afganistānā, tā viņi bija okupanti. Tagad amerikāņi ietur visu šitās melnas valsts, viņas izšķauj, ko viņi tik tur nedara, un viņi tie ir atbrīvotāji. Pilnīgs muļķības, kāpēc mums jāpiedarās svešā karā. Tas ir, man cilvēks pazīstams, viņš kādreiz Sīrijā laikam bija. Ne, Lībijā strādājis, ja? Pa galvniecības līmenī. Amerikāņi pa visu te izlaida, ka tur tauta neapmierināta un visu ko. Un tas Čelīts mums te, viņš piezvanīja tam lībietim, kā viņš tur pāris gadu dzīvojas pie viņu, vai viņš saka, jums tur jukas sākās, vai tev nevajag kaut ko palīdzēt, aizbraukt kaut kādas tur mēbeles, kaut kur no mājas, kaut kur pārvākt, aizvest, un tad bija prasījis, kas te jums tur notiek. Kā viņš saka, viņiem ir tāds ciltis, tā kā mums Čigā, viņiem tur ir ciltis kaut kā tā savādāk, tās klejojošās, ja tur. Un tie tādi, tā kā mums Čigā, tur zog visko, un tur, tādi, ja. Un tas valsts vadītājs, viņš tur sēdina iekšā. Amerikāņi atkal nosponsorē tos, lai viņi tur uzspridzina naftas vadus un tā, un visai pasaulē viņi pasniedz, ka tie redz tauta, tur gribot brīvību, tā tas visur notiek. Pārstāt atsaukties uz patriotiskiem aicinājumiem. Tā ir provokācija? Jā, paskaties vislatvieši, ja, kādam mērķim viņi kalpoja tie visi tikai tā karodziņu, viņu vicināšana, viss. Tas jau bija tikai, lai viņi, uz ko nospēlēt, uz vecākiem cilvēkiem un jaunatni. Viņi ļoti jaunatni apstrādā tagad. Jo, teiksim, mūsu vecums jau domā, nemaz tā, viņi saprot, ka, pēc tam mēs jau pieredzējām tēvzemīšus, ja, ko darīja, ko tur tas Dūlais Dobels bļāva un ko darīja īstenībā. Ja, tas, ka tēvzemīši mazāk dabūja, viņi tur bija mazākumā, tur vairāk nokāna Tautas partija, kas tur Latvijas ceļš, ja, bet tēvzemīši vicināja karodziņus un bļāva un noprivatizēja sev arī nemazot. Tas pats ir ar vislatviešiem. Atmēriet malā propagandu, bībele, kristietisms, tas man liekas. Jā, teiksim, tas ir... Nepieņemamāk likās. Tas, man ir arī ļoti daudz... Patiesi bija tikko bijām Lietuvā, ja, viņiem atbalstām. Tie bija 1. mājā pret Eiropas Savienību lietuviešiem šauļos. Ne demonstrācija, pikets, ja. Tur piedalījāmies. Kas notiek arī kristietī? Kristietī viss pats pa sevi jau ir vadīšana. Ja? Es te atmetiet to noš Dievu. Dievs ir atsevišķi. Ja? Baznīca ir atsevišķi. Baznīca ir instruments, kurš regulē tavu prātu, kurš tajos laikos regulē viss šitos te, ka tu tur mirsi un tiks paradīzē. Tas cilvēku vadīšanas instruments. Tur arī visāds schēmas, kā uz tevi iedarbojas Krievu baznīcās, tur, kur tos vīrakus,
kūpiņu, ja. Izrādās tām svecēm, tam kūpeklim ir LSD, kaut kāda sastāvdaļa klāt arī, teiksim, viņš te var ieprogrammēt, ja. Tā kā tas viss arī ir cilvēku apstrādes sistēma, un pirmkārt jau kristietība jau nebija latvieši. Mums jau viņi ieved. Mums jau bija dievturvajadzība. Bet arī tā kristietība nāca no žīdiem. Mēs visu laiku runājam par to, ko jūs esat pret, bet saki, kur tad ir tas pozitīvais kods? Par ko tad? Nu kā, par savu valsti, ja? Par savu, kā saka, par savām bankām, par savu Latvijas banku, ja? Par savu Latvijas zemi, kuru viņi tagad tur augšā visi iztirgo. Mums jau Dombrovskis nav pa Latviju, vislabtieši nav pa Latviju, viņi visi bļauj tikai pa Eiropu, mums Eiropa prasa un mums Eiropa te labums, un mēs redzam, kāds labums mums Eiropa uztaisīja. Bet konstruktīvi risinājumi, mēs izpildīsim visus šos pret, un tad pēkšņi tā no zila gaisa mums tā Latvijas valsts arī radīsies. Nē, es saprotu, mums krāks ir tā vai tā, viņš vienkārši tagad tiek novilcināts. Un arī valdība, es teiksim, zinu, sievieti pazīstam, tikko, ka krīzes sākās, jā, vēl tikai, ka sākās, jā, viņi braukāja uz Itāliju. Viņai Itāļi bija sen pateikuši, ka tāds Latvijas vairāk nebūs, jā. Nu, arī latvieši man rakstījuši, ka tas viss tur ir tā, kas strādā ārzemēs, vienkārši mums to te neteica. Bija cilvēki, kas teica, bet to jau nekur presē nekur nelaida, ka ir iznīcināti plādus. Vārdu sakot, tas projekts Latvijā LV jāklapē ciet un viss? Nē, nu redz, kas ir jāvācās cilvēkiem, jāmēģina savākt cilvēki, kuri ir par to vēl, kas te ir saglabāšana, ja? Bet tā noteikti nebūs ne partija, ne valdība. Un arī ne tādi šitie te karodziņu vicinātāji, kuriem, nu, teiksim, kā jau es teicu, tās vērtības ir samainītas, ja. Jauniešiem tagad ir iestāstīts, ka tā, ka nacionāls, tas ir latviešu valoda, himna, karogs, ja. Vai ka nav? Nē, tā ir simbolika un atribūtika nacionāli, ja. Bet sava valsts, savas bankas, savu veikalu, savu ražošanu, savu lauksaimniecību, vai ne, paši sevi apgādāt. Nu, ko vajag to tur? Bet tādu parunāšanos mēs arī pie tā vienkārši arī netiksim īstenībā. Tur vajag, pavisam ir citiem cilvēkiem ar citai domāšanai, mēs visi tikai runājam. Nu, mēs runājam, jā, bet nu, tāpēc mēs cenšamies akcijas taisīt, pievērst uzmanību. Nu, redzi, cenšamies arī uz Poliju, tad bija mūsu cilvēki tagad aicināt, arī bija pret Eiropas Savienību, ja. Un kaut kā vienoties, apvienoties, kaut kā tas ir jādara, nu, teiksim, radio un televīzijā jau mums nelaidīs, nu, tas ir skaidrs. Bet cik varam kaut kāds skrējlaps izplatīt, galvenais jau ir šo mītu, ka te ir kaut kāda Latvijas neatkarība un kas te izkliedēt, ka, dot to cilvēkiem to patieso informāciju, kas notiek. Par sevi jūs rakstat, ka, lai gan mēs neesam politiska partija, mums ir savs viedoklis ekonomiskos likumdošanas jautājumos, mītiņos un piketos mēs paužam savu attieksmi pret notiekošā. Vai šie piketi un mītiņi notiek ne tikai Latvijā, bet arī ārpus kaut ko citu? Principā mēs mēs bijām atbalstīt lietuviešus aizbraukuši, bet tur ārzemēs ir tāds pašas antiglobālistu organizācijas. Par partiju sistēmu teica? Partijas kā? Viņi katra partija, kas mums ir vispār partijas? Mums ir nav partijas, mums ir viena partija, tas ir viens noziedznieku bars, ja, sadalīts tur dažādos grupējumos, ja. Jūs droši varu pateikt? Jā, droši, es viņiem varu pie stājums var pateikt. Un šito te, un tas ir, kā Itālijā mafija, ja. Viņi tur katrs cīnās par savu ietekmi, kurš tur kāms Latviju energo, kurš tur šito kāms un kurš to kāms, ja. Un katram ir sava etiķete. Vienotība tur nezinu kādas vērtības tur sola, tad tur atkal šitie SC sola, tur kaut kādu labklājību cilvēkiem, ja. Visi latvieši tur lielie nacionālisti un tādā garā, ja. Tā ir viņa tāpēc viņi tērē tik daudz naudas, viņi jāiet cilvēkiem smadzenes, lai dabūtu viņi ar cilvēku rokām sevi legalizē, ja. Jo vairāk balsis viņi tur dabūna tajās vēlēšanās. Kaut gan iznākums tāpat ir, jo tur būs, cik to ir vēlēt vienalga, viņi ir pie tās valdības, viņi tur būs, tikai tas, tas vietu skaits viņiem tur sadalās. Un neatkarīgi no tā, kur partija pie varas, viss tas process, kā ir gājis, tā viņš iet uz priekšu, viņš nekas mainīties nevar. Tas ir viens. Otrs, tad ir tie partija atbalstītāji, ja. Tie arī, lai cilvēki, lai nevarētu apvienoties, ja.
Tāpēc, ka tu esi par tādu partijas, par šitādu, es tev kopā neiešu, vai ne? To, ka uz man tā. Tas šķiet cilvēks. Pie tās šķelšanas piedara arī viss šitās sektas, kas te ir savāsts iekšā dažādākās, lai cilvēki te grūstītos un arī nevarētu apvienoties. Tad šitas pats praids ir totāls šķelšanas līdzeklis, viss šitie te. Un partijas augšēji fīreriņi, ja? Pārējie tikai rokcēlāji. Tie domā, tur viņi liek saviem tiem, tur balsos tā un tā, vai ne? Jo, mēs jau zinām, tas jau bija šķēles laikā, kad kā lika tā balsoja viņi, tur jau nekas nav mainījies tagad. Tas ir viņu savstarpējs karš. Teiksim, agrāk pa visām šīm darbībām arī pasaulē viss tā lielā, kas visu to pasauli regulē. Agrāk tagad viņi ir legalizējuši likums, par ko agrāk lika cietumā, pa visām šitām te banka augļošanām, kas ir arī tā, kas mums ir bankas tagad, tā ir augļošana. Tā ir tā cilvēku, tas ir no žīdiem nācis, ja, kad tu zini, tur aizdod bišķi, un tad tu 10 reizes atpakaļ vairāk paņem un aptīri visu, vai ne? Tā ir augļošana. Tas viss tās noziedzīgās darbības ir legalizēts ar likumu tagad, ja. Mums likumi, teiksim, tagad mani materiāli ir antiglobālistu lapā, ja, kur ASV armijā tiek legalizēti jau sodomija, ja. Visi noziegumi, arī šie visi, kas mums te tās privatizācijas, tā bija tīra cilvēka apzakšana. Bet tas viss tika, tā smuki noformulēts, smuki izrunāts un legalizēts ar likumu, vai ne? Tā kā, ļoti smuki izskatās. Noziedznieki baltajos kreklos. Atvainot, tu esi arī baltā kreklā, bet tu neizstāsti. Partijai kā? Teiksim, tajā sistēmā tu nemaz netiec iekšā. Tur arī būtu ļoti bagāts cilvēks. Bet tik vienam mūsu valstī pēc satversmē lasītāji ir tiesības un iespējas apvienoties politiskajās partijās. Partijā vajag 10 000 cilvēkiem. Reklamēt. Man, kurš dabūs 10 000. Un tas ir vienīgais iemesls, kāpēc antiglobālisti nav apvienojušies partijās šīs te finansējumi? Nē, es teiksim pats par sevi, es zinu to sistēmu, kas tā ir radītu, tā ir sistēma, tu neko nevarētu izmainīt. Tajā sistēmā to ir tikai, vai tu darīsi tā, kā viņi teiks, kā pašai vislatvieši, kā viņiem pasaka, tā viņi balso. Savādāk viņi vispār tur nebūtu tikuši. Viņiem vajadzēja to traca, to referendumu, te uztaisīt to teātri, ja. Tas, tur jau bija smiekli. Pirmkārt, valdība meloja, ja, ka visiem jāiet balsot pret. Savādāk, kurā brīdī valdība meloja? Ka jāiet balsot pret, bet tā balss jau neskaitījās. Paskaitījās tikai par balsi, kā Krievu vārds. Īstenībā ne Krievu, arī Žīds Lindermans. Ja? Skaitījās tikai par balsi, jo tas bija referendums par Krievu valodu. Tā kā tur vajadzēja savākt attiecīgi skaitli, bet mums vispār valstī nav tik daudz Krievu nav. Ja? Tur es nezinu, tur bija kaut kāds 700 000 latviešiem jāiet pa Krievu valodu pār nobalsot, ja? Bet pretbalsis tur nespēja vispār nekādu lomu, ja? Bet mums tas tik maz informācijas līdzekļos tā nomelots, ka visi skrēja pār cilvēku dolu, ar to sev vienotību reitingu cēl, un gala rezultātā viņi panāca, tas jau bija tā iepriekš plānots, ka viņi tagad ir uztaisījuši to sliekšņu paaugstinājuši, cik cilvēks, lai varētu balsot, un viņi to tā kā iemesli, bet to viņi bija par, tam viņi taisīja to referendumu. Un vēl jau viņi tos referendumus visus te taisa, un šitos te, kad, viņi tagad izpārdot pēdējās palieks no valsts, un ergo tur, viss, kas vēl palicis, ja, un lai cilvēki pret to nevienotos, viņiem lai šito te nacionālo iekšā, ja, to savstarpēju lielo traci, ja, jo īstenībā valodai pilnīgi nekas nedraudēja, ja. Es teiksim, man te atsūtīju no Amerikas filmiņu, kur bija filmējuši, kur tas Dzintars Raivis Amerikas latviešiem pirms vēlēšanām borēja smadzenes, viņš tur brauc to naudu iedalēt, partijiem visi. Ja. Ko viņš stāstīja cilvēkiem? Viņš stāsta, ka no Latvijas brauc cilvēki projām tāpēc, ka viņi nevarot atrast darbu. Pareizi, viņus nepieņem darbā, jo liekot Krievu valodā runāt, un tāpēc viņi nevar dabūt sev darbu, un tāpēc viņi brauc prom. Pilnīgi un tā mēl. Es zinu simtiem cilvēku, kas ir aizbraukuši, ja? Bet neviens no viņiem nav aizbraucis, tāpēc, ka ir kaut kāds valodas. Vienkārši cilvēkiem šeit nav darba, un tāpēc viņi brauc prom. Un kas ir? Un, teiksim, partijā tu ieej, tev liek balsot. Tu balsos tā, kā mēs tev teiksim, tu izdarīsi to. Savādāk tu krēsls nedabūsi.
Viņi grib tos krēslus, attiecīgi kaut kāds tur zinteriņš parādnieks, viņš pēc tam tur dabūs kaut kādu, nu, tur firmiņas sev kaut ko, vai ne? Pārējie tie mazie murmuļi, kas tur pēc skolas viņiem strādāt, negrib, viņi nemāk strādāt, ja? Kas viņam grūti pacelāt rociņu, kā liek? Viņš saņem par to savu 2000, tik viņam tur tā aldziņa ir, saņem dzīvokli Rīgā apmaksā, viņam benzīna apmaksā, viņam telefons sarunas apmaksā. Viņš var droši paņemt kredītu bankā, kaut kādu mazu firmiņu atvērt, ja viņš zina, ka viņš atdos par to naudu, nu kāpēc viņš to nedarīja? Tiklīdz kāds cilvēks tur kaut ko nostājās pret, viņi vienkārši, es pats zinu cilvēkiem, kuriem izdomāja visāds fiktīvs iemeslus, ja, lai dabūtu nost, ja. Man stāstīja, kā tur pēc pār, tas jau bija šķēles laikā. Kā tie partiju bosi savācās pie galda pēc sēdes, nu tad mums traucēja jūs tas cilvēks, mums vajag savējo iebīdīt, nu mums atkal šito, nu tad viņi tur savā starpā, ja, to cilvēku izdabona ārā, masu medijos palaiž, ka tur, zin, tas tur to darīs, un to, nē, viņi tur nobalsa, mēs šitādi nevaram turēt, tu tur iebūdi savu cilvēku. Tāpēc, un ja tu tur te sistēmā tiec, teorētiski, ja tu tiktu ar 51 balsi, ja, bet nu tāda partija tu nekad nesavāks, no tāds, nu, kur tad? Tad varētu, bet kas notiek? Kādu no tiem 51 noteikti uzpirks, tad var šantazēt cilvēki. Ja? Ļoti daudziem cilvēkiem ir tādas lietas, ko viņš negribētu, ka pa viņu publiski izstāst. Ja? Nu, jā, pasaka, nu mēs pa tevi palaidīsim atklātībā. Ja? Nu, viņš atkal ir spiest. Nu, citam vienkārši apmaksā kaut kādu bērnus uz ārzemēm mācīties, nu dažādos veidos. Tāpēc arī vienmēr būs cilvēki, kas nobalsot pa labu vecajai mafijai. Nu, tāpēc tā partija sistēma ir radīta, lai tikai šķeltu, nevis lai apvienotu. Un neviena partija maksā sponsoriem. Tas pats saskaņas centrs, viņš ir kā tendēts uz Maskavu, ja? Bet tāpat laikā, nu, man ir tur, es tur no galvas tas uzvārds neatceros, tas paši Soros fonda naudas saņēmuši, ja? Gadījumā, ja viņi tiks iekšā tur, valdībā. Vēl pārītis saņems Soros stipendijas un atkal aizies mūsu strādās tiem, kas maksā, nevis kaut kādai tautai. Nu, tāpēc viss tā partsistēma ir jāmet lupatās. Patiesībā jūs uzskat arī tomēr ir saņēmuši nepārtrauktu arī kritiku. Nu, bet pagaid, bet partijas dienas taču strādā. Tas ir cik tur daudz dienestu? Mums ir cik, Ādamsons teica, 13 dienesti. Ja? Es neteikšu, ka viņiem ir taisnība, bet tā apmēram varētu būt turp šurp. Es pats zinu, kā mēs taisījām tur pasākumiem, kā mums telefons sarunas noklausās, kā man internetu bremzēja. Ja? Viss notiek. Mums viss jau tas pats ir, kas Krievu laikā, nekas jau nav mainījies tikai. Tas tagad savādāk saucās. Ja? Tas jau droši ir apgalvot, ja? Ka tas tā ir. Jā, droši. Juri, bet es visu laiku dzirdu pret. Īsti arī neuztveru šo racionālo graudu tādā izpratnē rīcības plānu, lai būtu par. Nē, es te pateikšu godīgi. Kamēr pastāvēs šī valdība, tikmēr neko izmainīt nevar. Tad, kad tu domā pati, jā. Bet tomēr ir kaut kāds rīcības plāns, mēs visu laiku tiek kritizējam, gan valsti, gan visu pārējā, bet... Nē. Plāns būtu tāds, ka vajadzīgs ir valdībā sēdēt kompetentiem cilvēkiem, nevis mums ir kaut kāds bijušos čekistus un tagad... Nu, bet kur lai mēs ņemamies jau paši? Mums ir cilvēki, viņus nerāda, mums ir sakara ar... Tagad cilvēki pret šito te pret banku, kopā ar Kaspar Dimitru taisa ļoti lielu procesu, juridiski izglītos cilvēki, ļoti gudrs. Nu, viens tas ir tāds, jā. Viens pagaid, mums ir cilvēki ekonomistu asociācijā, Ivars Brīvers, jūs tādā esat dzirdējuši, priekšsēdētājs, ja, viņi cilvēki, viņi ļoti perfekti to visu, kas te, kāda ekonomika, viņi zina izstāstīt un visu, ja. Vienkārši viņus arī nelaiž televizorā. Tur ir Dambrovska banka ieliktiņas laiž tos ekonomistus, visi te, tur vispār nav ko klausīt, ja. Vēl, kas ir rīcības plāns? Nu, rīcības plāns ir pulcināt cilvēkus. Kas ir galvenais, dot to informāciju, es te tagad pastāstu, ja, bet man ir visi argumenti, visi saraksts, ja, tur tas, Kučīnskis žurnālists ļoti daudz raksta par to. Man ir no ārzem materiāli, man ir ļoti daudz to informāciju, vajag dot viens otru, lai cilvēki saprot, ja. Un, teiksim, tad, principā, kas būtu vajadzīgs? Tautas sapulce, pagaidu valdība. Un tad jau domātu, ja. Tas nozīmē, jāsauc tautas sapulci un jāveido savu pagaldu alternatīvā valdība. Jā, noteikti šī valdība ir pilnīgi sakompromitēta un viņi vispār nestrādā Latvijā. Viņai Latvija nekāda sakara nav, viņi strādā ārzemju bankām tur. Runāt nav ko. Un tad tos
gudrākos var izdomāt, jo mēs jau sadarbojamies ar vairākām citām organizācijām, arī kopā, ja? Tā to pašu Pērkoņu krustu, ja? Pērkoņu krusts arī nav tāds, kā viņu masmediju pasniedz. Mūs jau var pasniedzt pa kaut kādiem Kremļa aģentiem un Pērkoņu krustu pasniedz pa fašistiem, ja? Bet tās ir pilnīgas muļķības, ja? Nu, viņi jau, nu kā vienmēr, bet Krievu laikā, kas bija tie, kas bija pret padomu varu, tie bija, kas viņi bija, tur tie buržuji un šitie te, un kulaku un amerikāņi kaut kādi šitie te. Nu, tagad tie paši, tie bijušie komunisti visi tur sēž, ja? Un tagad bija to otro propagandu laiž, kā tikko tu pret to uzstājies, tā viņi bļo, ka tu esi Krievu aģents un tagad vēl ir sākuši, ka vēl musulmaņu propagandisti. Nu, visu ko, nu tas taču ir vienmēr, vai ne? Kā tautas sapulce, alternatīvā valdība, pagaidu valdība? Valdības nomaiņa, nu tas... Valdības nomaiņa. Un to panākt vienkārši pulcējot tautu, teici, skrējlapas, tas ir burtiski kā no aizpagājušā gadsimta. Jā, bet nu mūs taču nevar izsniegt televīzijā. Bez naudas. Naudas mums nav. Ir vēl tāda lieta, kad naudu kas maksā? Maksā lieli kaut kādi cilvēki, kas ar lielām naudām, ar savām interesēm, viņi maksā partijai. Jebkur partija pēc tam ievēlēšanas gadījumā viņi atstrādā to. Ir cilvēki, kas maksā uzreiz vairākām partijām, tā kā jebkurā gadījumā, ja tu partiju ievēl, viņi vienalga atstrādā viņam. Bet tas nozīmē ko? Ja mums tā kāda organizācija dot naudu, ja, tas nozīmē, ka mēs jau esam pakļauti. Mums ir jāstrādā pēc tam. Mēs jau vairs nevaram darīt to, ko vajag darīt. Mums ir jādara to, ko pasaka, tāpēc tādas lietas arī nedara. Nu. Tāpēc, kas ir? Galvenais ir stāstīt cilvēkiem, izplatīt materiālus, lai domā paši, vai viņi skries. Kā Zatlers vai vislatvieši pavucinās karodziņu pa televizoru. Un pēc tam pēc mēneša jau bļaus, ka tie ir lopi un tādi un šitādi. Internetā tu viņiem var stāstīt, vai ne, kas būs. Es vispār vislatviešiem pateicu, kas būs. Es pa Godmani jau tajā laikā pateicu, kas būs, ka viņi to afēru taisīja, ka atkal ir Godmani, ja, otroreiz pa premjeru. Es Delfos rakstīju, Delf tad tas bija vispār šitas te dienas portāls, ja, tur dzēs ārā un uzreiz provokātori virsū, ka es sēžot Maskavā kaut kur rakstot, ka es esmu kaut kāds aģents un šūpojot valdības laivu, ja, Godmans malacis tā un šitā. Godmans izdarīja to, ko izdarīja. Ja. Tādu visi tie tur, kas man neticēja, viņi ir bļau, ka Godmans tur tāds un šitāds. Nāca Zatlers. Viņš pirmā dienā rakstīja, ka viņš no ārzemēm atrast. Tur bija skaidrs, ka viņam nodiktēja to plānu, ja vienotībai tās pozīcijas stipri šūpojās. Bija vajadzīgi, amerikāņiem vajadzēja tās lai saglabātos vienotību, vai ne? Tie ir vispakalpīgākie viņiem. Zatlers to teātru uztaisīja. Tagad cilvēki redz, kas ir Zatlers, ja? Par to pašu Godmanu otro reizi, ja? Vienalga, cilvēks sit, cik gribi, bet viņus ar to televizoru sazambē, viņi skries atkal, ko viņi balsot. Tā notiek visu laiku. Vienīgais, jūs varat, ja? Jūs varat stāstīt cilvēkiem, ja? Citiem cilvēkiem, jo galvenais ir pārstāt ticēt tiem meliem, ko tur rāda pa televizoru, tai propagandai, ja? Jo visi šitie BBC un visi šitie, tai visi tie ir propaganda, tie ir meli, ja? Un interesēties paši pa internetu, pameklējiet, ja? Ja jums tas interesē, ja neinteresē, protams. Bet, un tad nodot viens otram, un tā tikai. Jo cilvēks, kamēr viņš ir muļķis, es atvainojos, ne muļķis, bet viņš nav izglītots tajā jomā, ja? Un kamēr viņš tic tiem tur meliem, tikmēr valdība viņu vadīs, kā viņai vajadzēs, vada vienkārši neizglītot pūlu, tāpat kā savā laikā Ļeņins taisīja revolūciju ar tupis zemnieku rokām, ja, tur bļauj visiem, tur būs mantu sadalīsim tā un šitā te. Un tas tagad notiek ar masu medijiem, viņi pilnīgi jebkuru darbību regulē un vada, ja, vajadzēja Zatleru balsot un atbalstīt oligārkus, tāpēc, kas ir okults, tas bija okults rituāls, ja, bet tā ir citēm. Uz šito te, kad Daugavmalā bija tas, ja, tak skrēja tā kā dūli cilvēki. Kā tu to panāc? Panāc ar lielu, milzīgu kampaņu pa televizoru. Par tiem pašiem vislatviešiem. Taisīti tās karodziņas, tiem krītiņiem ķēzījās te pa to Rīgu, ja, vai viņiem to vajadzēja? Viņiem vajadzēja tikai tos cilvēkus piesaistīt, lai pa viņiem balsotu. Bet, un to jau arī cilvēki, viņi nerad, viņiem stāsta vienu par to. Dabrovskis uzrakst grāmatu, ja?
Nu, mēs tagad esam no krīzes ārā, mēs tagad nezinu, kur kalnājiem. Pilnīgs muļķības. Bet tad cilvēki neredz, ka visi 20 gadus, kas ir vienalga, kur valdība, ja, visi tik iet vienā virzienā. Mēs ne pa labi, ne pa kreisi neesam gājuši. Gadi mums gan bija pa vidu, kad mēs labi padzīvojām. Nē, tas bija tā plānots, lai mums iedzītu parādos, ja. Mums te radīja to ilūziju, ka nu tikai ejam kalnā. Starp citu, tajā laikā jau bija daudz cilvēku, kas teica, kas notiks, ka tā krīze ir paredzēta, viņiem bija paredzēta visā pasaulē. Bet mums tos arī nelaid televīzijā, nekur avīzēs, ja, uzpūt to burbuli, cilvēks var te, galvenais kā ir melot, tagad nevajadzēja ņemt kredītus, mēs jau neņēmām tos kredītus, ja tur kāds cilvēks, tur zina, kaut kādu leduskapu vai nopirku, arī cilvēks dzīvo, tos lielos kredītus jau paņēma viņi, valdība, ja, es nerunāšu par tiem milzīgiem kredītiem, ko ņēma visāds tilts, kas bija naudas atmazgāšana tīrākā, vai ne, bibliotēka un viss šitas, tad jebkurš projekts, tie paši ceļi, ja, jebkurš, visu, tā paša uguņošana, ja, kas notiek svētkos, vai ne, kaut kāds lampiņas, viņi tur kar, ja, tur lielākā daļa nauda tiek atmazgāta, tad to sabāž kāds kabatās uzkur. Tas pats notiek ar Eiropas fondiem, ja. Eiropa mums deva tas fonds, īstenībā ir saskaitījuši tur speciālisti, ja, ka mēs atdodam tikpat, cik mēs saņemam no tās Eiropas, ja. Bet kas ir? Mums lika iznīcināt savu, jūs jau zināt, rūpniecību, lauksaimniecību, visu, ja, lai mēs būtu spiesti pirkt no viņiem. Tas ir atkarīgi no viņiem, tā ekonomiskā iekarošana. Tālāk, te dod visādiem projektiem, ja, to naudu. Tur, man arī, kas tur ar ierēģiem strādājis, viņi stāsti, ja, tur, teiksim, tur savējais atnāk, ja, iegrūštam ierēģnītim naudas summiņu, un viņi projektu apstiprina. Kā to labāko, ja. Un tad viņš saņem to naudas summu, ja. Bet Eiropas tai naudai nāk līdz noteikumu, ka viņi nedrīkst ieguldīt lauksaimniecībā mūsu, ja. Nekur šita, ne uzņēmumiem, nekur nevar, ja. Tas tāpēc, ka viņiem vajag, lai mēs būtu vāja valsts, un lai viņi no viņiem tikai piektu, lai mēs neattīstītu savu ekonomiku. Jā, uztais kaut kādu, tur zinu, parciņu smukiem sēdeklīšiem, tur, protams, atkal lielākā daļa nauda kāds iebāž kabatā, bet to parciņu uztais, ja, Eiropa mums naudu iedeva, ja, bet mūsu cilvēki tajā pašā laikā brauc viņiem pa vergiem strādāt, arī tas bija ieplānots, ka mēs izbrauksim. Mēs esam spiesti izbraukt, ja, es teiksim, mums tas bildi, kur Dombrovskis sarunājās ar Staļinu, ja, Staļins saka, es savā laikā cik tur miljonus izsūtīju, ja. Dombrovskis viņam atbildē, man tas nav vajadzīgs, viņi paši labprātīgi es savējos dabūnu ārā, vai ne? Saucās ir kā labprātīgi brauc strādāt, un neviens cilvēks tagad vairs labprātīgi nebrauc, viņš ir bezizējā pilnīgā nostādīts. Tā ir taisnība. Un starp citu, ir, kad tagad saskaitīt cilvēki, ja, Latvija zaudējusi vairāk par šiem 20 gadiem iedzīvotāji nekā deportācijās. Jā, tas jau vien kaut ko nozīmē. Tas vienkārši iet pasaulē, īstenībā jau ir 3. karš starp Krieviju un Ameriku tagad, ja. Tāds informatīvais karš. Un galvenais, mums jau tas nenotika tikai šeit Latvijā. Tas bija tā paredzēts visās republikās. Arī paši Krievija šitā pat tagad iznīcina, tā kā mūsu. Viss pilnīgi. Mēs bijām Lietuvā, ja. Lietuvā ir ceļi labāki, ja, un tā smukāk viņiem. Bet mēs klausām, cik tā lietuviešu valodu mēs bišķi saprotam, un cik runāja cilvēki krievu valodā, viņiem ir pilnīgi tas pats, kas mums. Viņiem bija tik labi kādreiz tā piena rūpniecība, ja tas viss ir iznīcināts, pērk visāds mēsls no ārzemēm, viss viņiem ir iznīcināts, pārdots pilnīgi tas pats. Un tas ir visās republikās tā. Tas bija tā paredzēts sadalīt un resursus viss, ko var, cik tur mums tā Latvijā tie resursi ir, ja, bet kopā pa visām republikām tur jau sanāca daudz. Parasti jau padomājam, tās sarunas ir gana pozitīvas, ir nedaudz. Nē, pagad, es drīzāk esmu reāls, ja, tad es drīzāk pateikšu tā, tad cilvēki izvēlēties, vai ko jūs iesiet uz Zagribs atbalstīt, tā kā balsot nākošais, vai tomēr vācamies un kaut ko darām, jo laika ir palicis ļoti maz. Teiksim, tāds Dombrovskis, viņi pēc tam aizies uz Eiroparlamentu, viņi aizbrauks vispār no valsts, viņiem te vairs neko nevajadzēs, ja. Viņi ļoti labi apzināts, ka tā valsts teik paredzēta. Kāds gals ir paredzēts, un tāpēc viņi vēl visu, arī ne tikai viņi, visi cenšas vēl pēc iespējas, vēl ko var to nogrābt, vai ne? Kur tā bija cīņa ar oligarhiem, pirms vēlēšanām tā cīnījās ar oligarhiem, visi pazuda oligarhi. Īstenībā jau tā jau bija tikai tīri mūldēšies, jo zini, tur Lembergs ir cik naudu pazaudēs. Un galvenais, kas dulē cilvēki nesaprot, viņi tagad domā,
Nu, tagad cīnās ar oligarkiem. Lembergs sodīs, jā, viņš tur Anglijā, viņi tur tiesā, jā. Bet cilvēki nesaprot, ka tas ir vienkārši, ka to, ko tur sev sarausis Lembergs, to viņiem tie ārzemnieki atņems, viņi jau neatdos mums to. Viņi savāks sev, jā. Bet cilvēki vienalga priecājās, ka tikai Lembergs sodi. Tas, ka mums tāpat tas tiks noņemts, līdz tam viņi neaizdomājās. Nagli žurnālisti bija. Viņi 3 gadu viņi taisīja kampaņu. Es šeit nesaku, ka Lembergs ir labs nekādā gadījumā, ja? Bet šitā te Nagli taisīja 3 gadu laikam. Taisīja tās kampaņas, visas tas materiāls par to Lembergu tur nīcināja ārā, cik var, ja? Viņi strādāja... Žurnālisti ilzināli, jā. Jā. Viņi strādāja, mēs to Lemberga konkurentu labā, ja, par ko viņi tagad aizgāja, viņi dabūja labu apmaksāt darbu Ventspils naftā par to. Viņi šobrīd strādā Ventspils naftā? Jā, viņi dabūja darbu Ventspils naftā, nu tur ir skaidrs, kā viņi strādāja. Un es nezinu, kāpēc cilvēki to neievēro, kāpēc viņi par to nerunā. Kāds diletantisks jautājums, kur tad ir šī ļaunuma sakne? Kur ir gals šī ļaunuma? Gals ir pat... Kas to visu regulē un dara? Tieši tā, jā. Mūsu valstī to neregulē. Mūsu valstī tas ir visas valdības, arī Amerikas valdība, viņi ir vienkārši pakalpiņi. Tas visas pasaules, globālās pasaules valdība. Ja. Tur iet visas vecās šitās baņķieru dinastijas, Rothschild, Morgan, ja. Viņi ir kaut kur 350 cilvēku apmēram. Tas ir ģimenes, klaniem, Bush ģimeni tur viss šeit iekšā, ja. Vairākās paaudzēs. Kas visu ir tāds, nu, teiksim, jums varbūt grūti saprast, es nesāku man nesaprast, ja, nu, banku sistēma, banku uztais to piramīdi, nu, tik daudz jūs ziniet, ja? Nu, jā. Nu, tad viņi aptīk tos, ja? Bet ir tad ir lielākas banku piramīdas, kur pašā augšā stāv viena banka, nu, tad viņi atkal novērš tās pārējās bankas, ja? Un pati paliek bagāta. Tas pats ir, teiksim, tas Zviedri... Bet tas notiek visā pasaulē, mēs nevaram pret to pretoties. Nu, bet kāpēc Ungāri var? Ungāri pasūdīja viņus visus tagad. Nu, protams, viņi tagad viņi būs atkal gandrīz vai teoristi šitie, te, kas viņi tur, nu, kā vienmēr viņus tur sauks, ja? Bet viņi vismaz cenšas, bet mēs neko necenšamies. Mēs tagad, mūsu valdība, visu valsti izpārdod atdod, un dūlēt cilvēcīm vēl rītā ies viņiem aplaudēt. Nu, Dabrovskis tur rītā mūlēs, priecāties par viņiem. Nu, tas taču ir, nu, absurds kaut kāds. 10% rītā pa mūsu naudas es vienais svētkus. Nekas jau vispār jau nekas jau nav mainīts, tas bija Francijas laikos, ja, tur kaut kādos karaļu laukumos, ja. Taisīja tautai tur izpriecis, tad tur kaut ko pavēlt iedod, ka viņš vien pat pavēlt nedod. Es tad biju vienreiz uz kaut kādu pilsētas, man pilnīgi žēl, pensionārijas 2 atnākuši, tur paņemt kaut kādu mednieku desiņu, kaut ko, ja viņš uz 2 vienu porciju viņi tur paņem, viņam no naudas nopirkt, ja. Nu, un tautai uztaisīs svētkus, un tautu līksmo, ja, viņiem līksmo, kas viņus ir apzagus, nu, viņu bērni izbrauc, ja, nu, mēs te visi esam tagad, es nezinu, man arī varbūt būs jāvārds prom, jo darba, jo te nebūs, te būs tikai sliktāk un sliktāk. Juri, vai nav grūti dzīvot visu laiku esot pret? Negribas kaut ko mierīgāku sakārtotāk, jo patiesībā visu laiku notiek vēl joprojām cīņa. Man vairs negribas cīnīties, man gribas mierīgi dzīvot. Nu kā cīņa? Nu pagaidi, es neesam mieri, es zinu, kas te būs pēc pāris gadiem. Mums tas, ka tad Dabrovskis tās pasagrāmatas rakstu pensionāriem stāst par televizoru, ka viņš te no krīzes ir tāds pilnīgs muļķības. Mums visa ekonomika iet pilnīgi uz lejas. Tāpēc, kas ir iekšējais koprodukts, ko viņi te vienmēr piesauc, ja, kad it kā iet uz augšu. Ja. Tas ir, nu, ko es jau pieminēju, tie paši 10%, ja, kas ir sagrāmuši sev finanses. Viņu visās tajās afērās, nu, viņi tur pārdod kaut ko tur atkal, tā ir tā summa, kas ir vispār iekšā valstī, ja, bet mums tie 10% ir sagrāmuši savās rokās, visas finanses, visas masu medijas un tā tālāk, ja, nu, varu tas jau pats pa sevi. Tā ir summa, ko viņi, kas tā summa, kas viņiem apgrozās, tas jau iet arī iekšā tajā koproduktā, bet tam nav nekāda sakara ar iedzīvotāju dzīves līmeni. Tas ir tā summa, kas ir valstī iekšā, kas ir viņiem. Tas tā, principā, nauda, kas jau vispār liela kaut kāda, tā ir tikai šai te daļai. Nu kā grūti, ko tad, es nekad neesmu bijis tāds, kas samierinās, jā. Man tā no agras jaunības tu esi bijis tāds, Jā, es skolā tāds bijis,
Nu kā, disidents nebija, bet es varēju, teiksim, kurā klasē kaut kādā 6. gāja, ja? Slinki mums bija zīmēt. Zini, skolā kaut ko latviešu valodas skolotāji lika tur zīmēt. Latviešu valodas skolotāji nelika zīmēt? Nē. Viņu lika tieši bija tāda, tu zini, ka katrā stundā vajag kaut kādu uzdevumu, ko tu labāk iedomājies uzzīmēt. Tā nebija zīmēšanas stunda, tā bija latviešu valodas. Nu, es saku, zinu, kā jau pāri gribas skraidīt, viņš neiešu zīmēt, bet zīmēt nemāk. Nu, es tagad uzdevumu nesu uztaisīt, ko es māju izdarīju. Es uzzīmēju Latvijas kartu un vienkārši paņēmu to, trīs krāsas, sarkans, balts, sarkans, ja. Es viņu stundām mierīgi iedevu. Viņi tā pagriez apakaļ, atdevu man, viņš saka, tagad vēl nevar, ja. Un tad bija tāda Hristaļova, man bija krievalodas skolotāja, tad bija rīktīgi vecā komunistēni, ja. Es viņai tik rupi vārdu pa Ļeņinu pateicu. Es šeit neatkārtošos, ja. 4. klasē jau, ja. Viņi man izzina no klases ārā, viņi pateica, es pat tev tādu uzrakstīšu. Nu, neuzrakstīju, acīm redzot. Nu, un tā, es nekad speciāli neuzstājos, nekur negāju nekādas tur tādas lietas darīt, bet es nekad par to neklusēju. Man bija 4. klasē, ģimene audzināšana 4. klasē, neesmu pie Ļeņina, es biju kārtīgi. Nē, nu pagaid, man bija tā, man bija vecais tēvs. Vecais tēvs man bija Rīgas restaurācijas kantora priekšnieks kaut kāds. Viņš bija ar izglītību, jā, viņš ir restaurējis Pēterbaznīcas torni, pēc kāra šeit pat kapos to Vācu baronu sienu, viņa vadībā taisīja tad to ielu, kur tie kapi jau bija kopā kārīs, tad to ielu viņa vadībā, ja. Un bija tā, ka viņš, tad te bija tos sadzinuši tos kargūšnekus žīdus, ja, te iekšā, nu, vācieši, ja, ka bija. Viņš pats bija vecākais te restaurācijas, pārvaldē, tad viņam, vienkārši viņi iedeva kā vecāku, lai viņš rāda tos darbus tiem žīdiem, ja. Un tur bija jāvāc nost tās drupas vecīgām visi, ja. Viņi vienkārši, viņš bija arī kādreiz kādam žīdam maizes gabalu aiznes, tā, bet viņš jau nebija ne armijā, nekur, ja. Tam viņa kaut kā iesauc Vācu armijā, viņš ir bijis Berlīnē, viņš Karēlijā bija, ja. Tad viņš bija, Krievu gūstā, tur jau tas gūsteknis pēc kaut kāda 8 mēnešu atlaid vaļā. Tad ienāca Krievu, viņš arī strādāja tajā restaurācijas pārvaldē, un viens žīds viņu bija vienkārši ieraudzījis, ja, un viņš aizgāja maitu viņu iestučīja. Un man vecotēju uz Vorkutu aizsūtīja. Un, māte bija slēpusies pagrabā, vēl tajos laikos čekistu vajāja, un man vecā māte vispār oficiāli, ka man viņš bija Sibīrijā izšķīgās, ja, tur graudīja karīgi. Tad bija viena cilvēka, kuriem dēls bija Staļina bildi bija noņēmis skolā, nost un aizlikušies podu toaleti, un arī bija noķēruši, un arī bija visi ģimeni izsūtīti, ja, tā kā man par to Ļeņinu un par tiem laikiem bija, bija jau, man neviens neslēp ģimenē, ja, tāpēc es tā 4. klasē jau tā konkrēti varēju pateikt, bet, teiksim, trakākais ir tas, ka tagad šos visus vecos notikums, ja, un tie paši vislatvieši izmanto cilvēku kūdīšanai, un lai tikai lai nebremzētu to procesu, kas notiek tagad. Tagad mums ir okupējusi otru pusi, un mums viss aiziet uz turieni. Un lai šim procesam netraucētu, tad taisa to stračus, to pieminu visu laiku, to, kas ir noticis. To nevajag aizmirst, bet mums jau galvenais ir tagad apturēt šos procesus, ko viņi dara mums. Un tad ir vēl viena tāda, tie tā kā sektāni šitie nacionālisti, viena tāda, kas vienkārši grib atriepties Krieviem. Ja? Un viņiem ir vienalga, ja, ka te būs karš. Viņi taisni ne tikai grib, bet viņi vēl kurbulē, ja? Lai mēs te sāktu šauties, durties un ko te savā starpā. Viņam neinteresē, ka cik te latvieši aizies bojā, ja? Bet galvenais tikai atriepties Krieviem. Bet es domāju, šobrīd tas jau viss ir sen noklusis īstenībā. Kā, tu paskaties vēlēšanas, ka nāk, ka tas viss tiek celt gaisā, un tagad šitie visi latvieši, kā te taisīt to trobeli, ja? Tu nezinu, pavēroji. Tā bija viņiem reklāma priekš Balcīm, ja, tā Krievi nāk, ne viņi nāk, ne viņi iet, viņi tā kā bija, tā viņi ir. Jā. Tādas, manipulācijas, tas, es jau teātru nevaru izstāstīt, man ir grāmatas, materiāli, man viss par šādām manipulācijām ir, man ir filmas, bet tas ir viss jāstudē un jāskatās. Bet es neesmu labs orators, es tā nemāku izstāstīt. Salonā pavasarī skarba saruna, viedoklis, arī tāds ir viedoklis. Lai vai kā, saulēniem 4. maiju. Paldies, ka atnāci!